tur tā izdzīvošana tajā projektēšanā ir visos līmeņos. Par tiem projektiem vienkārši jāsitās ir diezgan pamatīgi. Tas varbūt tas, ko neredz, bet tie arhitekti nav tur super draudzīgi īstenībā. Mums tāds priekšstats kaut kāds. Arī kaut kādi objektīvi iemesli. Mums, piemēram, 2/3 varbūt ne, puse no projektiem ir citu arhitektu ievārīti, kaut kādas iepes lielākas, mazākas, pievilti pasūtītāji, un tad mēs ar to tālāk mēģinām kaut kā tikt galā. Bet kā viņi, tie sanāk, tie pasūtītāji vienkārši vēršās pie kāda cita, tad šajā gadījumā kaut kā viņi nonāk līdz jums, un tad jau sanāk, viņi tur paši sevi tā kā malā nostūmuši. Jā un nē, nezinu, nebija klāt. Kamēr mēs neesam stāvējuši klāt, mums grūti droši vien komentēt. Un kas ir tās ziepes, kuras viņi tā kā savāra? Visbiežāk droši vien termiņi. Arhitekti liela daļa paņēma no sarunas ar Arvi. Viens pret viens, ja tu man prasi, ko mēs nodarbojamies, mēs mēģinām būt profesionāli arhitekti. Es klausējos, un tur tā atsauce uz to, kā viņš skaidroja mākslinieks un profesionāls mākslinieks, tieši tas pats arhitektam. Un no mūsu arhitektiem droši vien 90% ir arhitekti, un tad 10% ir profesionāli arhitekti, kas spēj strādāt ar klientu, kas spēj kaut kā veidot dialogu, uzklausīt, reāli ieklausīties. Bišķi citā līmenī man gribās teikt, ka strādāt. Es domāju, ka tie abi virzieni ir baigi ok, bet tam parastiem cilvēkam tomēr vajag, lai profesionāls ar viņu darbojas. Un sanāk, kad tie neprofesionālie arhitekti... Es nesaku neprofesionālie. Nevis parastie normālie arhitekti. Un normālie arhitekti un profesionālie arhitekti, kas ir tā atsauce uz interviju ar Arvi par māksliniekiem un profesionāliem māksliniekiem. Arvis toreiz diezgan tā konkrēti nodefinēja to. Tad tā kā sanāk, ka tas, ko tu saki, ir, ka tas ir diezgan līdzīgi, ka tā spēja strādāt ar klientu tā, lai viņu tā kā nepieviltu, jo ne jau tikai tajā spējā sarunāties verbāli ir tas. Jā. Lai arī kaut kā piepildītu tā klienta gaidas pēc rezultāta. Es domāju, tur reti, kurš klients domā, ka viņš neuzbūvēs, tad tās gaidas ir realizācija. Tad mēģināt to piepildīt. Arī runājot ar iepriekšējiem cilvēkiem, mans secinājums ir tāds, ka, ja mēs runājam par telpu un cilvēku, tad mums jāparunā arī par to, kur mēs atrodamies šobrīd, kurā telpā mēs esam. Arī tā telpa šobrīd par sevi diezgan ļoti liek manī, tāpēc, ka mēs viņu dzirdam ar atskaņu. Un kur mēs esam tātad rūpnīcā? Tavā birojā? Bijušajā rūpnīcā. Šeit ir arī mūsu birojas šobrīd. Cēsis Raini iela 27. Blakus stācija, blakus vilciens, tepat centrs, pa citu logu var redzēt baznīcu. Tad mazpilsētas burvība būt visam pa vidu. Jā, mēs šeit esam mēnesi apmēram. Pirms tam mums birojas bija blakus ēkā. Tā vēlme pēc biroja mazpilsētā droši vien no Skandināvijas. Tur nav nekas rēts, ka birojas ir arī cienījami arhitektu biroji varbūt viņu mazpilsētās. Es asociēju sevi ar profesiju. Es esmu arhitekts. Tā es arī lielākoties stādos priekšā un tikai pēc tam tēvs, vīrs un kas vēl ne. Tāds lāsts, jā, droši vien profesijas lāsts. Tā arhitektūra ievelk. Visa mana dzīve ir arhitektūra. Tā gribot, negribot. Visu uztver caur telpu. Tā kā tu arī to tā uztver. Tu prasīji pastāst par telpu, kur mēs esam. Man arī tā kā, varbūt tas nav par 4 sienām, grīdu un griestiem, bet es visu cauri izjūtu sevi caur
esību telpā, vienalga, vai tas ir mežs, vai pļava, vai telpa, vai ceļš. Man liekas, arī tur tā motociklu lieta ir tāda, ka tu esi tādā. Es izjūtu, ka es esmu telpā, kas ir motocikls, kur nemainīgi mainās no tā, kas ir apkārt, bet tā telpa ir tas uz motocikla, tas motocikls. Tas ir tas, kā tu pieredzi to telpu caur motociklu. Jā. Un kaut kā es nespēju no tā abstrahēties. Es viscaur tā kā izjūtu sevi caur telpu. Jā. Ok. Tātad tu esi arhitekts un tu pieredzi realitāti. Arī vairāk piedzīvojot telpu. Forši, ka tu pieskaries vārdam realitāte. Man tā otra, tā kā tēma, bet tas, kā es dzīvoju realitātē. Labi, kas ir realitāte, droši vien tu jautās, bet kaut kādas, tās tajās savās darbībās. Es dzīvoju, es ļoti maz patērēju tur televīziju, kino, nezinu, ko vēl. Man vienkārši šobrīd daudz vairāk vilina tas, kas notiek reāli, nevis tas, ko es varu savā galvā iztēloties. Un kas tas ir? Piemēram, kā piemēram braukt ar motociklu vai ne tikai. Droši vien tas motocikls ir par to būt te un tagad, bet darīt ar rokām pilnīgi noteikti tas radīšanas faktors ir pilnīgi noteikti svarīgs. Un caur to tu esi varbūt visvairāk te un tagad. Un interesanti, es domāju par to, cik forši, cik liela māksla ir spēt būt bērnam. Tas, ko tu aprakstīji, ir tas, kā ir visveselīgākais veids, kā bērns pavada laiku, ka viņš piedzīvo to, kas ir šeit un tagad viņam apkārt ar to, viņam tā ir rotaļāšanās. Mums tas ir varbūt tās to sauc kaut kā savādāk. Bet, jā, tā ir tāda baigā prasme spēt tā kā tur nepazust kaut kādā komerciālā tur burbulī, mākonī, vai ne, kas tev ir nāk no visiem iespējamiem resursiem, bet ka tu spēj kaut kā iekrist šeit. Interesanti tev stāstīt par to, ka tu esi no Cēsīm. Man liekas, ka tā arī ir diezgan svarīga daļa par tevi, to, ka tu esi cēsinieks oriģināls un tagad tu esi šeit atgriezies. Es tev papildināšu. Jā, es saku, ka es esmu cēsnieks, tā arī es sevi asociēju. Bet mums ir man šķiet, ka visām tādām mazpilsētām ir tas pievilkšanās rādījus ļoti plašs. Es esmu no ciemata uz Raunas pusi. Tas ir 20 km apmēram no Cēsīm, bet tāpat saka, es esmu cēsnieks, un tu pajautāsi jebkuram no tā bijušā Cēsu rajona, un viņš tāpat teiks, es esmu cēsnieks. Nav svarīgi, ka viņš ir tur audzis kaut kādā ciematā perifērijā. Visi tāpat, vismaz Cēsī saka, viņi ir cēsnieki. Es šeit esmu beidzis ģimnāziju, jā, bez šaubām. Tas laiks bija tieši pilsētā, bet Es domāju, ka tas tā ir visām mazpilsētām, varbūt es kļūdos. Tā ir mazpilsētā, no kuras es esmu Mālpils. Tā kā šajā gadījumā mazpilsētā tu domā Cēs? Okay, tev būtu Sigulda. Man būtu Sigulda, bet tā kā tur tu nevienam Mālpilnu lietim nemēģini pateikt, ka viņš ir siguldietis. Tā kā viņi ir māpilieši un nekas cits. Labi, es arī neesmu no Mālpils centra, es esmu arī tur 3 km no Mālpils. Bet es esmu māpilietis, jā, tādā ziņā. Jā, mēs pievelkamies pie kaut kā, un tās cēsas varbūt vienkārši tik spēcīgas, ka pie viņām pievelks tur tuvākais, ko es varu iedomāties, kurš saka, viņš, nē, ir vecpiebalga kaut kādu, viņš visā pārliecībā ir vecpiebaldzēns. Jā. Tā. Un par tevi jau biroju atgriežoties pie viņa atpakaļ, tā kā jums ir mājaslapā
aprakstīts teikumā vai divos. Tā metode, kādā jūs pieiet saviem projektiem. Jā. Vēl īsāk mēs to esam mēģinājuši pirmkārt priekš sevis nodefinēt, kā mēs strādājam un viscaur mēģinam to iemiesot. Mēs esam līdz 3 vārdiem nonākuši, kas ļoti daudz priekš mums nozīmē. Tā ieklausīšanās, skaidrība un realizācija. Es varētu droši vien veselu podkāstu par katru no tiem vārdiem pierunāt. Jā, 3 dažādas epizodes nedēļā. Jā, mēs varētu palaist mēnesi. Jā. Tad pastāstīji. Vēl 3 vārdos. Pastāsti, cik tev nāk laukā un cik tev ir laiks par to pastāstīt par katru no tiem vārdiem. Tas, ko mēs jāpiemina, ka es neesmu viens partneris šajā uzņēmumā. Šobrīd mēs esam 2 aktīvi arhitektu partneri, es un Mārtiņš Ostaņevičs. Un tas, ko mēs daudz esam savā starpā pārunājuši, un priekš mums laikam tas nāk ar bērniem, tā vieta pasaulē, vai ne? Viņi tā bišķīt izmainās līdz ar bērniem. Pazūd varbūt kaut kādas eksistenciālās, vismaz ne problēmas, bet tādi jautājumi priekš manis vismaz viņi tā vienā dienā atrisinājās, kas es esmu un kāpēc es šeit esmu un kāpēc man jāiet uz priekšu un jākustās. Bet otrs, tas iedod kaut kādu tādu sajūtu vai pat pienākumu un vaigo vēlmi būt noderīgam. Varam atkal atgriezties pie tā profesionāls arhitekts. Man šķiet, ka tas arhitekta darbs arī bieži ir, es negribu teikt nevienam nevajadzīgs, bet nenovērtēts. Un mums personīgi ļoti svarīgi, ka mūsu darbu novērtē un novērtē varbūt mazāk profesionāļi, kā tie cilvēki, kam mēs strādājam. Un tad tā ieklausīšanās mēs viņu esam uzlikuši kā fundamentu vispār tam, kā mēs strādājam. Mēs īpaši ar ne tikai īstenībā ar privātu klientu, mēs tagad 2 skolās arī skolu projektos esam iesaistījuši. Mēs tiešām mēģinam cik mēs spējam, varam un mākam ieklausīties tajās vajadzībās, vēlmēs un caur savu prizmu viņas laist cauri un materializēt. Kaut kā tā es par to pirmo varētu tev paskaidrot. Kāds bija tas pirmais vārds atkārtot? Ieklausīšanās. Jā, mēs viens otram šad un tad piebakstam. Lai vairāk tieši klausamies, uzdodam jautājumus, nevis mēģinam kaut kādu savu patiesību kādam iestāstīt. To mēs tāpat varēsim caur to materializāciju. Un tad otra lieta, ko mēs kā profesionāļi varam sniegt, tā ir vienalga, vai tā ir māja, vai skola, vai jebkas. Tas process un tas projekts ir tik sarežģīts, un mums ir tur jāievieš skaidrība visās plaknēs un visos līmeņos, un jāmēģina kaut kā strukturēt bieži vien tās bardakainās un nesakarīgās pat vēlmes un caur to savu pieredzi dot kaut kādu rāmi tam visam. Un tad es jau pieminēju, ja bez šaubām tā realizācija ir tas dzinulis mums absolūti neinteresē, jebkas papīrā atstāts. Tas īstenībā tas, kāpēc mēs arī konkursus bišķīt esam nolikuši malā tajā Latvijas kontekstā, uzvara metu konkursā. Mūsu pieredzē ir 0% tam, ka tas tiks projektēts vai realizēts. Un ļoti svarīgi šķiet, ka tas tā kā iemiesojas materiālos un iemiesojas kaut kamā lietojamā un reālā. Tā.
Paskaidroju. Jā, tu izskaidroji. Es mēģināju īsi. Tas ir tā realizācija, tas bija tas trešais vārds. Tas man par metu konkursu būs, tas ir tāds sneakpeaks, droši vien es to jums nedrīkst teikt, bet varbūt arī labi, ka es to pateikšu, būs metu konkursu centrāla tirguma, kurā es ļoti gribētu, ka tu piedalies, bet es arī sapratīšu, ka tu to nedarīsi, jo tu nepiedalies konkursos. Bet par to centrālu tirgu runājot, kā par telpu, ko tu par viņu domā? Ja ņemot vērā, ka tā ir tik pilsētas centrāla vieta, tā kā vieta ir tāda arteriāla, jo tu, pieņemsim, nāc no Vecrīgas, tagad tur ir uzlikta tā gājai pārēja pie Stokmana Daugavas pusē, tur ir uzlikta gājai pārēja. Tur bija tunelis tikai. Un tad tu nāc pa turien, un tad tu ej gar autoostu, un tad tu ej taisni, lai dotos uz to apkaimi sauc Maskavas Forštati. Un tad tev jāiet caur tam centrāla tirgumu. Un tad tur ir liela cilvēku kustība, milzīga teritorija, tā kā vērtīgs, kā nekustamais īpašums arī ir tās savas vietas un izmēri. Un tur šobrīd ir tik interesanti, cik tur ir. Kad tu pēdējais tur biji? Es tagad domāju, noteikti ne pagājušajā gadā, bet agrāk es diezgan bieži tur biju. Mēs dzīvojām kādreiz Maskavas ielā pie pašas Daugavas studiju gados, kādus gadus 2 vai 3. Tad tur bija tāds ikdienas gājiens arī cauri, tā skaitā. Ko es domāju par to vietu? Pajautāju tad visu un neko reizē. Kā tu par to vietu es domāju apmēram to pašu, ko tu. Vieta ar milzīgu potenciālu. Gan es jau nepateicu, ko es par to vietu domāju. Bišķi pateici. Gan ekonomiski, gan arī telpiski noteikti. Man liekas, ļoti spēcīgas tās telpas. Es šad un tad iegāju vienkārši paviljonos, jo tur gandrīz tāda sakrāla tā telpa priekš manis ir. Viņa tāda noliek tevi. Dēļ tā mēroga un augstuma? Ne tikai dēļ mēroga. Priekš manis dēļ būvkonstrukcijām? Arī, jā. Priekš manis tur tas kopums, viss kopā nostrādāja tā diezgan spēcīgi. Un man šķiet ļoti sarežģīta un atbildīga. Galvenais, tā vieta nesačakarēt arī to burvību, kas tur nenoliedzami ir. Un kā ir ar pilsētas vides objektiem? Es skatījos, atradu, kad es biju pirms tam arī redzējis, arī, man liekas, Zillo taisījuši ir tās kurpes ebreju, 1941. gadā izvestījiem ebrejiem. Vai tev ir kaut kādas domas par tā objekta nozīmi būt tur un sabiedrībai būt klātesošiem viņai? Ja es pareizi esmu novērojis, tad tas objekts pārvietojas pa pilsētu. Es pieņemu, ka viņas pārvietojas pa vietām, kur ir šī izvešana notikusi. Man šķiet nozīmīgs. Tāds atgādinājums jau par kaut kādiem netika labiem laikiem. Man šķiet šodien ļoti būtisks mums, nezinu, kā tavā dzīvē, manā dzīvē globāli nav vispār par ko sūdzēties. Es no rīta uzlieku mašīnu sildīties no telefona, iekāpju siltā mašīnā, atbraucu no Ieriķiem, kur mēs dzīvojam, šeit uz siltu biroju. Reāli prasās, lai ik pa brīdim kāds iebakst, ka tas nav pašsaprotami tas laiks, kurā mēs dzīvojam, un ka var īstenībā tepat blakus notiek šausmu lietas. Tā, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgi. Kaut kā, kad tu sāki par objektiem pilsētvidē, man uzreiz likās, ka tu runās par vasaras skolām, Toma Kokina un Evelīnas Ozolas pienesumu šeit, bet
Kas tur notiek? Vairs nekas, bet viņi rīkoja vasaras skolas šeit gadus. Arhitektiem? Jā, gadus tuvu 10, manuprāt. Pēdējos gados arī es tur dažādos formātos piedalījos, un no viņiem gan ir tādi ļoti lieli nospiedumi tajā pilsētvidē. Pastāst, kādi viņi ir tie nospiedumi? Viens tepat stacijā. Tā, lai viņus var arī atrast, iegooglējot tos kaut kādus. Kaut ko var arī atrast, bet kaut kas nav tik taustāms. Kaut kas varbūt ir pat daudz plašāks, bet atrast var noteikti stāstu torni tepat pie bibliotēkas, pie stacijas. Pagājušajā gadā man šķiet, ka tas sākotnēji bija nokalpojis godam 11 gadus un tika realizēts tāds paliekošu replika. Bet pārējie man šķiet zuduši, jo tās bija īslaicīgas instalācijas, teiksim tā, bet tas nospiedums man personīgi vislielākais noteikti liekas instalācijas Pircupītes gravā, kur tur burtiski gribēja par golfa laukumu pārveidot. Tagad tur notiek kāds attīstības projekts palielāks. Tur ir rītīgi foršs parks, ar dažādām zonām, sākot no mierīgas atpūtas un no dabiskajām pļavām līdz āra trenažeriem. Varbūt tur nav nekas palicis no tām instalācijām un pilsētvides objektiem. Bet tas arī vai tas ir vajadzīgs? Tu jautāji pirms brīža. Man liekas, ļoti nozīmīgi tie objekti ir nevis varbūt pat paši par sevi, bet to, ko viņi var ierosināt tajā pilsētvidē. Un tas ir tas, ko tie objekti izdarīja tajā? Manuprāt, jā. Pircupītē. Kaut kādā mērā noteikti. Jā. Un tas nebija tās vasaras skolas, kas notika Brūzī gadījumā? Pēdējā man šķiet bija, vai pēdējais 2 arī Brūzī. Jā. Tas ir tās pašas. Skaisti laika, reāli foršas atmiņas, un tur droši vien tas ir tas, kāpēc mēs arī te sēžam. Tas bija tāds punkts, kad man šķita, ka ir iespējams atgriezties mazpilsētā un kaut ko darīt šeit, un īstenībā tas sapnis par atgriešanos, bet pēc tam es guvu tam apstiprinājumu pat Somiju, paceļojot un pastoties, kā arhitekti praktizē tur, bet viņš dzima ar tām vasaras skolām. Un par, ja mēs atsaucamies uz to Pircupīti un kā ainavu, tad es tā klausos, ka tiks būvēti kaut kur šitie vējģeneratori. Uz tevi tie kaut kādi iespēju atstāja? Ļoti atstāja. Tur, kur es dzīvoju, Ieriķi ir mans ciemats, ja tu man prasi. Tad es neesmu ierīķnieks, bet es dzīvoju Ieriķos. Katru dienu braucot mājās, es viņus redzēšu, bet vai viņi ietekmē Pircupīti, nezinu. Nē, vai viņi tevi kā cēsinieki ietekmē? Es neesmu ne par, ne pret. Manuprāt, ka arī tas protests kaut kādā ziņā parāda to, cik tas ir viss ielaists kaut kādā arī valsts līmenī. Es redzu, ka tur ir bijis lobijs, varbūt vēl joprojām ir lobijs, un to nespēju mums kā sabiedrībai īstenībā to ietekmēt. Man ir bijušas sarunas arī ar domas pārstāvjiem par šo formāls, neformāls, mēs viensprātis esam par to, ka tas īsti atkal varbūt tas pats vēja ģenerators, vēja parki nav melni balti. Es domāju, ka viņiem ir piemērotas vietas un mūsu tajā kopīgajā vīzijā par elektroenerģijas kaut kādu atkarību, neatkarību viņiem ir jābūt. Bet tas, kā tas tiek organizēts, komunicēts, tas ir fiasko. Jums šeit Cēsīs kaut kas notiek ar skolām un bērndārziem? Visur ir ar bērndārziem un skolām un mājokļiem. Mēs vienkārši esam dzīvojuši ārkārtīgā šaurībā. Nezinu, kā to ar saviem brāļiem. Mēs dzīvojam 2-stabu dzīvoklī. Visi mūsu draugi dzīvoja 2-stabu dzīvokļos vai ļoti saspiestos apstākļos. Un man šķiet, ka tā
vēlme pēc plašuma ir mazliet arī tāda trauma, un tās sekas ir viscaur redzamas tajā deficītā. Tā, bet mums šeit, ja tu jautā, kas mums ir ar skolām, tad ar viņām vienkārši pārāk ilgi nekas nav darīts. Mēs šobrīd esam pārņēmuši būvniecības laikā projektēšanu un autoru uzraudzību Cēsu pilsētas vidusskolai, kur nebija normālu remontu piedzīvojusi no 70. gadiem, kad viņu atvēra. Tā, ka tur vienkārši nekas nav darīts. Tāpēc ar viņām kaut kas te ir. Vai mēs darām pareizi, tas priekš manis ir cits jautājums. Jūs kā birojs vai jūs kā pašvaldība? Mēs kā valsts. Man ir tā laime bijusi kaut ko darīt Igaunijā vairāk un mazāk. Kopā ar Lauderiem mums ir 2 uzbūvētas skolas Igaunijā, Silamē un Valgā. Un tā pieredze, ko izdevās tur gūt, viņi tā ļoti kritiski lika paraudzīties uz to, kā mēs apgūstam Eiropas fondus, ko mēs vispār ar to naudu darām, ko ar viņu vajadzēja varbūt darīt, es nezinu, kā mēs organizējam skolu tīklu, kā varbūt tas, ka ģimnāzija ir tajā vai citā pilsētā, nenozīmē, ka tā nauda ir tajā ēkā jāpumpē iekšā, lai vai cik viņa sena būtu. Tu zini, Igaunija pārstrukturēja savu visu izglītības sistēmu, balstot to nākotnes prognozē par skolēnu skaitu konkrētos apriņķos, un ģimnāzijas ir pilsētās arī, kur tās nekad nav bijušas. Kaut kā daudz plašāk mēģināt to bildi likt kopā, un tā pati nauda, ko mēs grūžam putuplastā un šad un tad ventilāciju neizbūvējām, tagad jau laikam izbūvējam visur. Viņi to pašu fondu naudu izmanto dažreiz jaunu skolu būvēšanai, dažreiz tā kā Valgā, viņi to sauc angļu vārdā landscaping, nolīdzināt līdz ar zemi kaut kur pievārtē esošu padomu laiku skolu un ienest to pašu funkciju pilsētas centrā, atdzīvināt tādā veidā centru, piemēram, meklēt jebkurā tajā darbībā iespējami labāko nospiedumu ilgtermiņā. Nevis tikai tā, ka mēs tur nosiltinam skolu un nākamajā ziemā tur būs silti, forši, bet pastīties plašāk, un tas ko mēs vispār nedaram. Jā. Nerunājot par to, ka mums nav PDFs uz 300 lapām, kā ar vadlīnijām vispār, kā mēs projektējam skolas šajā valstī. Tu saki, ka mēs pieļaujam kļūdas. Kas ir tās kļūdas, kuras tad mēs tā kā pieļaujam? Manuprāt, ka tā remontēšana ar to putuplasta starpniecību es tā ļoti banalizēju. Jā, tas ir energoefektivitātes projekti. Jā, bet viņi jau nāk arī var būt energoefektīvi un tos pašus fondus izmantot. Bet tās, manuprāt, man personīgi šķiet pilnīgi garām virziens un arī kritiski paraudzīties, kur ir tās konkrētās lokācijas, kur tās skolas ir vajadzīgas un kur viņa nebūs tukša pēc 10 gadiem. Es nebūšu populārs, man nešķiet, ka katrā miestā ir jābūt savai mazai skolai. Mums ir mazākais skolnieku skaits uz vienu skolotāju Eiropā. Ļoti interesanti, jā. Tagad tās skolas var ciet arī Māpulī. Tā situācija ir tāda, ka kaut kad ar putuplastu atjaunoja tehnikumu, profesionālu vidusskolu, un tad viņi pāris gadus vēlāk izdzina visu ārā un nestaisīja ciet, un tagad viņi stāv pilnīgi tukši. Bet viņi ir nosiltināti, viss kārtībā. Šeit, kas ir kārtībā, tāds ir pretjautājums, bet vai tas ir tā kā jēdzīgi? Nezinu. Nē, droši vien, kad par to naudu, par ko viņi nosiltināja, viņi vajadzēja nojaukt vienkārši. Tu minēji par traumām.
kā sabiedrības kaut kāds apstākļus, kas viņai ir bijis, kas viņu ir traumējis, kā tas ietekmē arhitektūru. Tā kā, teiksim, mēs esam šeit, jo tu teici, kad jūs dzīvojāt, visi šeit ir dzīvojuši šaurībā, un tad līdz ar to tas pilnīgi, tu tā neteici, bet es tā dzirdēju, ka tā vēlme pēc plašuma ir tā kā psihiska, tā kā, kad to gribās tik ļoti tikt laukā no paneļiem, kad visi tagad, tu kā arhitekts zini to tirgu, visi tagad grib liels dārzus. Visi grib privātu māju, tā ir slimība, man šķiet. Bet kāda ir alternatīva? Miķels jau arī tur ieskicēja, nav mums tie Eiropas dzīvokļu projekti, kur tev spēj piedāvāt kādus citus labumus, kā vārdā tu gribētu dzīvot tajā dzīvoklī un nevis mājā. Tā mājā, par laimi, man šķiet, ka beidzies tas 90. vājprāts, kas bija Padomju Savienības tāda trauma, ko man šķiet izdzīvoja mūsu vecāki ar tornīšiem un 300 kvadrātmetru mājām ar baseiniem un sazinu, ko vēl nē. Tas par laimi ir beidzies. Šī paudze droši vien izdzīvos tad to privātmājas slimību, ka tas ir vienīgais veids, kā dzīvot. Cerams, ka nākamā paudze spēs kaut kā dzīvot kompaktāk, jo tā dzīvošana ārkārtīgi viensētnieciski ir ļoti dārga. Mēs par to visi kopā maksājam nejēgā daudz, sākot ar infrastruktūru un beidzot ar transportu un savu laiku vispār, savu laiku pavadīšanu ceļā. Tur tie ieguvumi šķietamie, manuprāt, ir daudz mazāki nekā tie ir kaut kāda alternatīvās izmaksas tā izvēlei, un es, diemžēl, droši vien arī esmu tajā pašā traumā. Es būvēju savu māju, to pirms gadiem, kad es sāku, likās, ka es mazāku vairs nevaru. Tā ir 160 kvadrātmetru māja. Šodien, es teiktu, ļoti liela māja. Arī bagāti cilvēki, kuriem mēs projektējam mājas, tomēr izvēlas mazākās, varbūt kvalitatīvākās dzīvot un darīt kaut ko citu ar savu naudu. Un viņi ir 20 km no Cēsīm. Par to es maksāju katru dienu, diemžēl, ar savu laiku, bet vai es to mainītu? Nē, droši vien tas nav saprotu, ko es mēģinu to pateikt, tas nav racionāli. Mm-hmm. Bet kādu tu ieteiktu, cik lielu māju būvēt? Mazi zemes gabali noteikti, mēs arī redzam Cēsīs ar jauno teritorijas plānojumu, būs zonas, kur 600 kvadrātmetri būs atļauti. Ja mēs visi gribam dzīvot pilsētā, ir jābūt kaut kādam kompromisam. Tu nevari gribēt hektāru zemes gabalu, dzīvot pilsētā, un lai tavs bērns var aiziet uz skolu ar kājām. Tas vienkārši telpiski nav iespējams. Bet es domāju, ka tā nākotne noteikti ir daudz kompaktākā. Viņa ir rindu mājas, varbūt mazdzīvokļu mājas, kompaktas privātmājas. Mēs to savā praksē ar katru gadu redzam, tie kvadrātmetri krīt, un tad, kad šķiet, ka vairs jau nav kur krist, tad tādi priekš mums definēti, pat varētu teikt, izmēri ir maza māja tur zem 100 kvadrātmetriem. Māja jau ar 3 bērnistabām un māstar guļamistabu 120 kvadrātmetri. Laiku pa laikam mums ir kādi cilvēki, kuriem iespējams jau ir viss dzīvē atrisināts, bet arī viņi tur nebūvē vairs 200 plus kvadrātmetrus. Un pēdējā laikā ir arī mājas jauniem cilvēkiem ļoti mazas, tur burtiski 60 kvadrātmetri, bet ar skaidru domu, kā to māju nākotnē būs iespējams palielināt, kā viņi būs iespējams pielāgot kaut kādām nākotnes versijām. Es domāju, ka mēs dodamies
tur, kur Skandināvi ir ļoti sen. Mums ir šogad pirmā māja, normāla ģimenes māja, kur 6 kvadrātmetru bērnistabas. Kurā tā kā tālu no centra? Jā, laukos, pat laukos 15 hektāru zemes gabalā. Jā. Un tā doma... Energoefektivitāte vai materiāli taupīšana? Viss, pilnīgi viss, bet visam tā kā pamatā doma par to, ka ģimene tomēr ir kaut kāds kopā funkcionējošs organisms. Pats svarīgākais ir dzīvojamā istaba pietiekamā izmērā ar tur zonu gan virtuvē, gan ēšanai, gan atpūtai un vēl arī tai Ziemassvētku eglei. Jā. Bet tās bērnistabas ir absolūts minimums. Jā. Un visi domā par to, kas ar to māju būs pēc 10 gadiem. Ko viņi darīs ar viņu, jo mēs to mājas būvēšanu visi uztveram ļoti personīgi, un mums tas ir tāds... Jūs projektētāji vai visi, kas būvē mājas? Visi, kas būvē to māju, uztver viņu ļoti personīgi un ļoti tā ārkārtīgi svarīgi. Visi domā, ka viņi būvē visam mūžam. Jā. Un pat ja viņi saka, ka nē, mēs tikai kamēr bērni aug, mēs jūtam, ka tāpat tas ir tik nopietni, tik privāti, tā kā ļoti intīmi. Es teiktu, ka intīmi, personalizēti, nemaz. Tagad pagājuši ir gadi 5, kopš mēs ļoti daudz privātu māju zīmējam. Visi mēs īstenībā vienu to pašu gribam. Tā mēs neesam tajā ziņā unikāli. Bet ko tu domā par, teiksim, kaut kādiem tur dziļiem laukiem? Teiksim, labs piemērs ir Latgale. Droši vien arī citur tā varētu būt arī ir, bet visvairāk es to esmu redzējis Latgalē, ka tu brauc cauri tiem laukiem un tur vienu pēc otras pamestas mājas nekurienē, jo cilvēki ir aizbraukuši uz Rīgu un Londonu. Kā tu domā, teiksim, to, kā cilvēks tur var tagad pārvākties un dzīvot? Labi, tur ir kaut kāda, varbūt tās 20 km, kā izrādās, nav problēma dzīvot. Bet tur ir 100 iespējams. Mēs ar močiem klejojam pa Latviju, un īstenībā Sēlija man šķita visdepresīvākā. Tas viss izskatās pēc tā... Nevar atrast īsto vārdu. Pamestība nav pat īstais vārds, kas to formulē, bet es domāju, ka ir robežas tai neracionalitātei. 20 kilometri, jā, bet ja tie ir tur 50 un tas viss ir zemes ceļš, tad tas ir, ka trakajiem tikai nav par daudz. Jā. 50 km zemes ceļš uz skolu. Katru rītu ir diezgan ar kājām. Tad jau tas vairs nav dzīvojams. Bet ar mašīnu. Bet tur ir ritīgi skumji. Tas, ka mēs pilnīgi piekrīt, ka tur ir ļoti, ļoti, ļoti skumji. Diemžēl tā ēnas puse tam vēl visam klāt ir tas, ka tās zemes jau ir lielzemniekiem, Zviedru pensionāru fondiem. Tur nav vairs runa par to, ka kāds tur atgriezīsies atkal tieši Toms Kokins pētījumu par Zviedru mežu rūpniecības ietekmi uz mūsu ainavu Latvijas. Un es viņam regulāri sūtu mājas, kur līdz namdurvīm ir sastādītas egles, un tā māja vēl ir māja. Tur neviens nekad vairs nedzīvos. Forši, ka viņas ir no organiskiem materiāliem. Es redzu, ka viņi ir no zemes nākusi un par zemi vienkārši arī pārvērtīsies.
Tādas viņas ir daudzām. Jā. Ka varētu ar traileri braukāt un lasīt mājas piekabē un vest sev pagalmā būvēt. Tā vajadzētu darīt. Brīvdabas muzejs jau ir tā daļai pievests. Katram mums tāds brīvdabas. Varbūt tāds, ka tas ir tas nākamais arhitektūras ceļš, ka tu nevis būvēji, tu biji pie kāda un pēc materiālus, bet, kad tu aizbrauc pa Latgales salas, tur tāda guļbaļa mājiņa, tāda, un tad beigās saliec viņas tur vienu otrai blakus un virsū, un tev ir 120 kvadrātmetri. Tas nav variants. Tas ir. Tu zini, es uz savu māju tā skatos. Es izmantoju, cik vien es varu savus materiālus, es izmantoju, cik vien es varu pat kaut kādus no mūsu objektiem atgriezumus un pārpalikumus, un nevis tāpēc, ka es nevarētu atļauties, bet tāpēc, ka man ļoti žēl, ka kaut kas iet postā, un varbūt to var darīt daudz plašākā mērogā, nevis tur savākt kaut kādus atgriezumus un tad sašūt zem sava apmetuma, bet... Savākt brokošas mājas. Vajadzētu uztaisīt tādu likumu, kad ja tu, teiksim, vari pierādīt, ka māja ir stāvējusi, 15 gadus, un labi, droši vien tad arī ir jāsazinās ar īpašnieku, protams. Tad tas īpašnieku klātbūt droši vien ir neatņemama, bet vispār ideāli būtu tāda, ka tu varētu, tu zini, ka kaut kur ir māja, nevienam viņa nav vajadzīga, tu nezini, kam viņa pieder, bet tu vari iet un viņu nolasīt un savākt. Mums šitā Daugavpilī, starp citu, ir 2 sēkas nolasītas, jo mēs tur vienkārši ļoti ilgi neesam bijuši, viņām tur vairs nav jumta, tagad arī ķieģeļi sāk pazust. Un tur patiesībā tā ekoloģija jau ir dabīgi noteikti. Un arī ir Latgalē. Jā, bet es varētu... Tas tāds apritīgums atvaino, kas mani interesē. Tāds nevis uzspiests un tāds mākslīgs un ekseļos, tas viss arī var strādāt, bet tāds naturāls, Jā, kaut kā tam būtu jābūt bišķiņ mazāk, varbūt tās, tad citādāk, jo tā par zakšanu kļūst, bet tā, ka tā nav savā konceptā zakšana, ne tikai likumā tā nav zakšana, es domāju, ka kaut kā varbūt tās, kad pašai pašvaldībai, uz kuras zemes tā māja ir, viņai tā kā ir jāsazinās, teiksim, ar to īpašnieku un jāpiedāvā viņiem, ka tagad to māju valdes linda aizbrauks un no viņiem nopirks par materiālu izmaksām, vai ne? Un tad viņiem tur tā māja ne tikai neaiziet bojā, bet arī nav slikta vieta. Jā. Negribētu tā darīt, ne? Es domāju, ka es no mājām neko neesmu lasījis, bet man ir mājā daži būvkalumi, ir korekts vārds, koka konstrukciju savienošanai no veciem elektrības skapiem. Kad 2 koka elementus savieno, tad lieto kaut kādu metāla būvkalums, man šķiet ir vārds, bet viņš nav kalts, kaut kāds stiprinājums. Jā. Un kas skāba? Negluži skāba. Es tev parādītu bildi, tu uzreiz saprastu. Kaut kas cits neskāba, kaut kāds savienojums. Jā, un es dabūju vecus elektrības skāpjus, kas nav no skārda, bet no metālā, kurš griežas ar oranžām dzirkstelēm, nevis tā kā šodienas metāls. Jā. Un tu izgriezi tās detaļas, ar kurām savieno baļķis kopā? Izgriezu, sametināju, saskrūvēju, jā. Ja šis tajā realizācijas tēmā iet, man baigi svarīgi ir arī pašam ar savām rokām kaut ko darīt, tāpēc es nezinu, vai es to savu māju noturēšu līdz galam, bet līdz šim tur... Var teikt, ka neviens cits neko nav darījis. Un, tas kaut ko darīt ar rokām un saprast, cik smaga ir tā līnija, kur tur autokadā liekas tāda trausla un plāna. Dzīvē ir ritīgi, pilnīgi cita pieredze. Jā, var sakot,
baigi aizceļojumi no Cēsīm līdz kodam īstam apritīgumam un Latgales māju izmantošanai, bet noteikti, jā, tur ir tēma. Tev pēc Cēsīm jāatgriežās. Pie Cēsīm un pie Rail Baltica arī. Jums tad dzelzceļš arī iet cauri. Es nezinu, vai mēs esam braukuši uz Tallinu no Cēsīm? Jā, ar biroju bijām uz Tallinu ekspedīcijā, tā mēs to nosaucām. Jā. Tallina forša pilsēta, man tur patīk atgriezties. Jā. Daudz ko mācīties, nav tālu. Tad, jā, šis nebūs ierakstāms, varbūt ļoti piesardzīgs ar Erasmus izvēli. Man likās, ka varētu aizbraukt uz Tallinu. Būs tāpat kā mājās, var atbraukt bieži atpakaļ. Es braucu no RTU. Kā pirmais uz Mākslas akadēmiju es izcīnīju to līgumu sadarbības. Un, tā kā atskatoties tādas ekspektācijas, tā kā aizbrauc uz pilnīgi citu struktūru, ko tur gaidi, un es dabūju tā papīri. Tas bija tāds, tu jau mani satika pie lauderiem pēc tam, bet pirms tam bija tā ļoti daudz tas gads izmainīja, jo tur nekas nav tā kā pie mums. Tā mentalitāte vispār nav tuva. Tā Mākslas akadēmija vēl tajā laikā bija izmētāta pa kaut kādām pārdesmit vietām pilsētā, un tas viss bija tiešām ļoti liela bohēma, varbūt ne, bet tāda tiešām māksla. Mums bija nodarbības no veca cietuma līdz pamestai rūpnīcai zīmēšana, kur mēs tā arī nekad nezīmējām. Un es tur biju iemests no tā RTU sterilējiem gaiteņiem. Tieši tas, ko vajadzēja, vienkārši tā konkrēti dabūt papīri. Tā. Un es nevaru beigt to efektu izmantot, jo katru reizi, kad es aizbraucu. Mēs tagad ar akustiskajām kabīnēm bijām skautot izplatītājus rudenī un atkal kaut kāda cita prizma un to atkal dabūt tā papīri. Tas pozitīvā ziņā sašūpina visus tavus pieņēmumus par to, kā ir pie mums, kā ir pie viņiem. Tā, ka nevis bišķīt savādāki, bet pilnīgi citādāki cilvēki. Jā, viņi ir lēni, jā, viņi pieņem lēmumus ārkārtīgi pamatīgi. Jā, par programmētājiem man tā pieeja ļoti patīk. Tā kā better than. Tā mēs īstenībā, tas nav par kaut kādu haltūrēšanu vai atražošanu vai jebko, bet bieži tu pirms mirkļa teici, sliktāk diez vai būs. Man par to būvēšanu liekas līdzīgi, lai kāds, varbūt, kā māja tur Pierīgā ar 11 tornīšiem ir sliktāk nekā nekas. Bet lielā daļā gadījumu šeit arī varēja būt daudz foršāk, daudz citādāk, daudz labāk, bet tā kā ir daudz labāk nekā tā bija. Tagad uztaisi vienu māju, otro, trešo, 100. Tu jau kaut kā atstrādā to savējo rokrakstu. Tieši jūsējo rokrakstu, jo jūs esat vairāk, jūs esat tur visu kopā. Mēs kā komanda strādājam, jā, tā ir lieta noteikti, bet tev ir pilnīgi taisnība. Mēs esam jau atstrādājuši, mums ar Mārtiņu īstenībā ir bijuši garlaicīgi, ja mēs paši mēģinam arvien mazāk zīmēt tā praktiski ar savām rokām AutoCAD-ā, vairāk varbūt deliģēt, bet mēs, tā burvība ir, ka tā māja nav tāda, kā tu pirmajā brīdī iedomājies, kāda viņa būs dzīvē vispār. Pēc 30 man tā tēma neparedzamība, tāda, kas tur pie dzīvības. Tas, ka tu nevari zināt, kas būs pēc gada, ja ir kaut kādas konsekvences tam, ko tu dari vai tu nedari. Tā kā tu saki, ja tu 100 mājas uzzīmēs, tā 100 ir ļoti liela iespēja, ka būs jau tiešām laba. Bet kāda viņa būs? Tu vispār nevar paredzēt. Mēs arī kā birojs, mums ir kaut kādas savas kvalitātes un kaut kādi
nezinu, kā to nosaukt, savas vērtības, pēc kurām mēs strādājam, bet kur tas evolucionēs. Tu, tā kā pilnīgi nevar zināt, un arī ilgākam laikam paiet, viss nāk tādos viļņos. Gan projekti, gan kaut kādas veiksmes un neizdošanās. Tas viss ir tādi viļņi, spirāli, citi to varbūt tā sauc, un tu nekad tā kā nevari zināt, kāds būs tas nākamais vilnis. Mums bija tas viens brīdis, mums likās, bēc mēs tagad tā kā zīmējam tikai mazās mājiņas, un tad pēkšņi mums ir čupiņi ar projektiem, cilvēkiem, kuri ir tur dzīvē visu nokārtojuši un tur grib savu otro māju, pēdējo māju. Tagad pēkšņi ir pārbūves. Tu jautāji man, vai mums ir ar kaut kādām pārbūvēm pieredze. Jā, ir iepriekšējos birojos, Mārtiņš nāk no sudraba arhitektūras, ir pieredze. Tagad nebija, un pēkšņi mums ir tā kā čupiņa ar pārbūvi projektiem. Un, tas ir rītīgi forši. Es ķeru ļoti lielu kaifu tajā. Kā tas ir? Ko tu saproti? Kas ir tas tajā pārbūvē, kas tev tā fascinē? Man laikam tajā vilnī fascinē, kā lietas notiek. Ka tas tirgus tā pagriezās. Tas pat nav par tirgu. Būvē arī ļoti daudz jaunas mājas. Mēs varbūt šobrīd vienkārši netrāpam nevienā no viņām. Jā. Tā, bet pārbūvēs bez šaubām mums arī tepat sesijas ir tik daudz, viss kaut kas, ko apgūt, izmantot, pārizmantot. Tas ir ļoti, ļoti cieši ar tām mūsu vērtībām. Mēs neesam par to, ka nevajag būvēt, kas ir arī tāds radikāls droši vien, kad no jauna nevajag būvēt, vajag tikai izmantot, jāizvērtē situācijas, bet izmantot kaut ko esošu, mēģināt nevis tikai nesačakarēt, bet iedot arī kaut kādu vērtību, kaut kā pagriezt kaut kādu laiku, bišķīt atpakaļ. Tur ir ļoti liels kaifs. Tā kā saglabāt un iekļaut. Jā, un arī kaut kāda retrospekcija tajā. Mums ir tagad viens projekts pie Gaujas, viena villa, kur ir pārbūvēta tur 30. gados līdz nesaprašanai. Tā ir tur Sanpēterburgas ļaužu villa, kādas te ir pilna Gaujas mala. Un baigi interesants tas uzdevums ir izdomāt, ko ar viņu darīt, vai viņu pārbūvēt, cik daudz uz mūsdienām, cik daudz uz to pirmatnējo, vai varbūt nē, varbūt tas modernisma pārbūve ir tā, kuru tur tāds pilnīgi citos līmeņos, daudz līmeņos tādi lēmumi un domāšana. Pārbūve. Interesanti. Jā, parasti, kad nezinu, runā un domā par arhitektiem, tad tā asociācija ir tieši par kaut kādām jaunām mājām, bet patiesībā jā, tā kā man arī ikdienā sanāk saskarties tieši ar kaut kādām tā kā izmaiņām un kaut kā esošu pārtaisīšanu. Lielākoties. Un pēc, tā jau ir tā kā liela tā stundu daļa no arhitekta dzīves. Ir tas tirgus. Ir, tad, kad mēs skolā mācījāmies, tad baigi, tā kā tas nebija tas, ko dotu tev uzdevumu. Bija kaut kādiem, teiksim, citiem kursiem, laikam, ka bija kaut kāda uzdevuma, ka tur kaut kāda esoša, nezinu, tur ēku, kur sastāv no pārsigulumiem un kolonām, ka tur tagad ir kaut kas jāizdomā, ko ar viņu darīt, bet 95% ir uzbūvēt kaut ko no jauna. Mums ar tevi tieši tāpat, es pat nevaru atcerēties, iekļaušanās tur esošās pilsētvidēs un tā viss tēma, bet tā izmantošanas tēma varbūt diplomprojektos tikai parādījās kādas, kuri tur bija atraduši kaut ko pārbūvējumu. Jā. Mums laikam
ļoti maz. Tāpat ir procenti tā pārbūvēšana, bet viņi ir klātesoša. Kāds bija tev diplomdarbs? Taču tas kosmosa centrs. Jā. Tas bija labs laiks. Jā. Desmitnieki nocēla, es atceros to brīdi, kad tu uzzināji to. Es biju klāt, tas bija Laudera birojā. Jā. Taču bija tikko atnācis, vai tev tajā dienā bija aizstāvēšana vai kaut kas tāds? Tas bija traks laiks, es nesaprotu, kā tas viss varēja paralēli notikt, bet es tā arī nebeidzu strādāt tajā semestrī. Nebeidzi kādā ziņā strādāt? Parasti mums kolēģi šogad arī beidza vienu kolēģi maģistrus. Viņi tā kā paņem brīvu tur kaut kādu laiku, man tā nebija. Mēs jau beigās, tagad ilgs laiks pagājis, var stāstīt, mēs jau birojas uztaisījām to. Es nezinu, vai tu tur biji klāt. Neatceros. Tapšanas procesā. Bet mēs kādā konkursā piedalījāties. Tā vēsture tāda, es viņu biju paņēmis kā savu diplomu projektu, tad izsludināju konkursu. Mēs uztaisījām konkursu ar Lauderiem, uzvarējām. RTU arī ar Lauderu piekrišanu neļāva man viņu turpināt kā diplomu projektu, un tad man vadītāja Levāna, superīga arhitekta. Jā, es arī pastrādāju pie blakus galdiem Jūrmalā. Jā, un viņa tāda, zini kā, pieiesim šim akadēmiski, apmēram tā. Un viņi man tā labi uzkurināja paskatīties arī uz pilnīgi visu kritisku, uz lokāciju, uz programmu, un tad mēs tā, paņēmām to akadēmiski, jā. Ļoti akadēmiski vispār. Sākumā tā vēlme mana, tāpat kā visiem beidzējiem, ir, lai tam diplomprojektam kaut kāds sakars ar realitāti un kaut maza iespēja realizēt mums kursabiedram, ar ko es beidzu, Ogres bibliotēkā. Viņa Rudolfa diploma projekts, visi to baisi gribas arī gribēju, bet tad, kad tas bija skaidrs, ka tas tā nebūs, tad mēs paņēmām to pilnīgi citādāk, un viņa Sandra man tajā aizstāvēšanas rītā teica, viņa tā, tu saproti, varbūt 4, un varbūt arī 10. Es atvainojos Dāmbjekungam, ka es nepiekrītu viņa viedoklim, un tā tur tā aizstāvēšana krāšņi pagāja. Bet kam tu nepiekrīti, ja beigās tu dabūji? Es neatceros konkrēti, bet komentāram. Viņš jautājumam, komentāram. Tad, viņš bija, tas diplomprojekts bija tāds. Bet tad tu viņu aizstāvēji tajā aizstāvēšanā tādu, ne jau tādu, kādu jūs uztaisījāt. Vispār tā, ka vispār ne. Kapitāli. Jā, tam nebija nekāds sakars. Paralēli mēs projektējām to novinnēto metu konkursu arī, starp citu. Jā, tas viss tur bija, tas arī bija Kimmela konkursa laiks. Jā, tas bija Kimmels. Tur bija, joprojām Lauderi jau taisa konkursus, tur 11, manuprāt, gadā. Un tad mēs ar taisījām daudz un labi gāja, un mēs vienkārši neatlaidām tur to stīgu. Tā. Bet traks laiks, jā. Šodien tev tā ir, ka tu skaties atpakaļ un tu nesaproti, kā tu to varēji izdarīt. Jā, es studēju 2 augstskolās vienlaicīgi un strādāju, tā kā es uz to skatos diezgan neskaidri, kā tas ir iespējams. Jā, es par to pašu un biedējošākais tas, ka tagad tas šķiet nereāli izdarīts, un arī nesenas kaut kādas lietas liekas nereāli. Kādas? Pat kaut kādu tur Covid laiku es dzīvi iekārtoju tā, ka es strādāju 9 mēnešus, un 3 mēneši man bija brīvi. Es biju absolūti viens, un spēju kaut kā saplānot tā, ka tie 3 mēneši man bija 2 vasaras, kurās tikai būvēju māju. Es neko citu visu vasaru nedarīju.
šodien domāju, ko man jāizdara, lai man būtu brīva vasara. Es nespēju ne finansiāli iedomāties, kā to izdarīt, ne kaut kādā darbu tādā. Tev saprot, visam jābūt izdarītam. Es uz dzīvi skatos kā uz projektiem. Jā, uz dzīvi kā uz projektu kopumu. Un man, ja es neesmu kaut ko noslēdzis, es nevaru atļaut sev vienkārši būt. Vai ne? Man tas pakausī tur grauž tik spēcīgi, ka tur tas nav iespējams. Bet tāda nesenāka lieta. Bet, tur ir. Bet nav tā, ka tev toreiz bija vienkārši mazāk atbildības, tur nebija uzņēmums, vai tev toreiz bija bērni? Bija. Viss bija tāpatās kā tagad? Šķietam, jā. Jā. Tā. Tas ir. Jā. Bet tas ir par tādu. Jā, par tādu cita veida varēšanu, bet ir tādas epizodes, kur tu to atskaties un tu nesaproti, kā tu to varēji izdarīt. Kabīnes mēs taisam ar Maksimiliānu un tā atkal telpa, vienkārši telpa. Akustikas problēmas kaut kādas ir arī šeit. Tur blakus mājā, kur mums bija birojas, arī bija. Un tā kaut kā tas tur viss tā vienlaikus organiski auga. Un mums likās, ka mēs varam kaut ko citādāk izdarīt. Kāda man personīga motivācija, jebko darīt dzīvē, varbūt nav pat tāda, ka es tagad izdarīšu labāk kā kāds cits. Protams, ka kāds var tur uzražot to kabīni lētāk, ātrāk varbūt, un to māju arī uzprojektēt droši vien var ļoti daudzi arhitekti, bet vienmēr gribās sameklēt kaut ko tādu īpašu, negluži īpašu, kaut kādu savu veidu pienesumu. Un tur tas, ko mēs tur atradām, tu pieskāries reliģijai? Sakrālumam, reliģijai nē vēl, bet tad es caurēm ticu kokam. Es ticu kokā un kokam, un tās akustiskās kabīnes, ir īpaši tur lielajiem ražotājiem, viņas ir tā kā mašīna. Tu ieeji viņā un pirmos mēnešus moc nost, jo tur izgaro viss, kas var izgarot. Un es pārspīlēju, bet likās, ka pilnīgi brīva niša ir izdarīt to tādā amatniecības bezmaz vai paņēmienā ar to, kas mums ir. Viņi tur ir viss caur no koka, tur ir mazliet stikls un metāls, bet vispārējais ir vienkārši koks un koks. Un tas motivēja eksperimentēt un meklēt, kā to izpildīt. Kā to sauc, kā tas izskatās, kam tas ir domāts? Arc Silent, akustiskās klusā darba kabīnes. Mēs viņas tā saucam latviski. Kā tas... Kam viņas ir domāts? Tas Open Office ir šeit uz palikšanu, un viņš ir nenormāli problemātisks. Mēs varbūt Latvijā to mazāk risinam, bet pārējā attīstītajā pasaulē ir nemitīgi centieni meklēt tajā atvērtajā birojā arī privātu vietu. Un tad tā akustiskā kabīne tieši atbild uz to jautājumu. Viņa neaizņem daudz vietu, viņu neprasa būvēšanu, un viņi iedod ļoti koncentrētu privātu telpu. Šī, kas ir te, ir vienvietīgā, tā ir tavam fokusētam darbam, mums ir divvietīgs modelis. Tātad tas ir, viņi ir kā mēbeli, viņi ir pārvietojama, atvedam, ienesam pa durvīm un noliekam. Izjaucama, pārvedam uz citu biroju, izmantojam atkārtoti. Mūsu sapnis ir, viņi ir nomājama. Tā, ka tu viņu var arī vienkārši nomāt kā pakalpojumu. Jā, tu vienkārši paņem līzingā kabīni, jo tev ir tagad tāds birojs, kurā jums nav kaut kādas privātas telpas, bet tu saproti, ka tas nepieciešams.
Jā. Kā tur ir ventilācija? Ļoti izaicinoši bija to atrisināt. Mēs atrisinājām. Tie apstākļi nav sliktāki kā birojā, kur tu atrodies. Viņu var regulēt. Viņa ir fiziski faktiski nejūtama, cik vien var nedzirdama. Mēs gribam iet tālāk un attīstīt, lai tur ir arī dzēsēšana, lai viņa īstenībā ir labāka nekā tā telpa, kurā tu atrodies. Tā kā kaut kāds kondicionēšana. Tas uzstādījums ir tāds, lai viņa visos parametros ir labāka par telpu, kurā viņa atrodas. Viņi ir arī divvērtīgi, trīsvērtīgi? Jā, mums šobrīd ir šis vienvērtīgais modelis. Tas ir tāds, šis īstenībā ir prototips 2.0, bet viņš absolūti funkcionējošs. Bijis tur gan kafejnīcā, gan citos birojos kā demo. Tad mums ir divvietīgā kabīne, un mēs strādājam pie četrvietīgās, kas iespējotu jau tādu foršu sapulci nelielu. Arka tāds ir interesanti, ka pat internacionāls nosaukums arī, man liekas, ļoti daudzdimensionāls tā arka, kā patvērums, kā drošība, kā kaut kas arī noslēgts, ļoti piemērots liekas tam produktam. Un kā jūs nonācāt pie tā, ka tādu vai jūs ne jau tas bija vienkārši tā kā jūs redzējāt tirgu? Jūs sēdējāt, domājāt, ka kur varētu nopelnīt naudu, tagad darīšu šito, jo var nopelnīt naudu. Droši vien jūs sajūtāt tādu vajadzību kaut kādā brīdī, kad jums tā kā gribējās, ka kaut kas tāds ir, varbūt ir kaut kāds interesants stāstījis? Laikam vienkārši organiski tas izaudzis Maksimiliāns mani uzrunāja. Viņam bija tāda tā kā aizmetnes, tā domāja, ka kaut ko tādu varētu. Mums, protams, no sākuma likās, easy, mēs šo viegli tur izdomāsim. Tad mēs esam 2 gadus vēlāk precīzi šeit. Mēs nodibinājām uzņēmumu pirms 2 gadiem un vēl joprojām tas neko nepelna. Lai tev būtu skaidrs, mēs esam pašā tur ceļa sākumā. Tas tirgus ir milzīgs, viņā ielausties ir ārkārtīgi grūti. Mēs esam laimīgi, ka mēs esam tādu kaut kādu nišu izvēlējušies. Vēl droši vien arī to, kur mēs pasauli pilni ar visādu drāzu, negribās vienkārši reproducēt. Pašiem tur sevi gribējās kaut ko ar augstu tādu kvalitātes latiņu. Un, kaut kā mēs redzam, ka ļoti pamazām pa vienam solītim to novērtē. Mūsu izplata Trentīnī. Un viņas ar ko ir labākas kā citas? Viņas smaržo pēc koka, kāds saka. Pirmkārt. Otrkārt, viņas, ja tu lokālā kontekstā jautā, viņas ir tiešām ražotas šeit. Un cik vien var mēs esam izmantojuši materiālus, kas ir iespējami tuvu mums. Es teiktu, absolūti lielākā daļa Baltija. Ar ko vēl viņa ir labāka? Ir labākas skaņas slāpēšanas ziņā, bet priekš tā, kas viņa ir ļoti labi slāpē skaņu. Mums ir atbilstoši tur mērījumiem ISO standartus, to nepateikšu, bet viņai 33 decibeli skaņas slāpēšana, kas ir diezgan labs rādītājs. Daudz, man liekas, ka tas ir tiešām. Tur ir ekrāniņš, uz kur kaut ko varēja nospiest. Kas tur ir pa funkcijām? Tas atkal, tu jautāji par ventilāciju, tur nav kompromiss. Mums vienkārši viens modelis, viena versija, ekrāns ar regulējumu apgaismojumu, regulējumu ventilāciju, un pārējais jau tur ir dažādi iestatījumi, cik ātri viņi tur aizmiega, cik ātri tur aizmiega ekrāns un tādas tehniskas lietas. Un tas arī tāds, kas ir, viss ir kaut kā mūsu tur radīts. Un kā ir tā
Viņa neizskatījās pēc tā kā ergonomiska ofisa darba vietas. Viņa ir domāta kā ofisā, kur tev vajag ielīst kaut kur iekšā un parunāt pa telefonu. Šai funkcijai vistiešāk ir video zvans, telefona saruna. Tajā divvietīgajā ir iespēja jau ielikt normālu galdu, pat office krēslu. Tas var būt arī mini office. Tas droši vien varētu būt lielās telpās, kuras negribās kurināt, un tad viņā ir sildīšanas. Arī varētu droši vien izdarīt, bet mums jau katram ir savi vati. Un tad, kad mēs tur risinājam to ventilāciju, un arī šobrīd var pamēģināt izslēgt, vienalga, ka šajā telpā ir tur, tāds relatīvi silts, tur 30 būs ļoti drīz no tava siltuma. Turpat silti, tā kā viņi sanāk. Es neatceros no galas, cik vati mums katram ir, bet mums diezgan daudz vati, ko mēs izstarojam mums cilvēkiem. Jā. Mēs diezgan daudz ražojam, kā mēs jau dedzinam ēdienu. Es to tā arī redzu, mēs vienkārši sadegam. Jā. Ir vēl kaut kāds, tu vēl kaut ko ražo? Vēl kaut ko daru? Es šo to daru, bet nē. Produkts tev nav vēl kāds, ne? Nē. Tā akustiskā kabīne aizņem šobrīd visu brīvo laiku, lai mēs arī vairs paši tur ļoti maz pie kaut kādas ražošanas darbojamies, bet tāpat ir savi izaicinājumi darbnīca. Un arī tie nākamie produkti prasa vienkārši daudz laiku. Nenormāli ietilpīgs. Bet ir idejas par nākamajiem produktiem? Tev nav jāatbild, kādas idejas ir, bet vai tev ir? Nemitīgi. Ir, jā? Jā, protams. Bija cik daudz? Tā kā arhitektiem, arhitekti visu kaut ko dara no vīna līdz krēsliem, jā. Tas ir viena personāža ietvaros, bet tās darbs ar telpu, es viņu jūtu kā nelimitējošu, viņš iespējo tik daudz kaut kādas iespējas, bet atbildot uz tavu jautājumu, ir, man ļoti interesē koks kā materiāls un ko tik no viņa nevar izdarīt. Man šķiet, ka mēs ļoti, ļoti grēkojam ar to, ka mēs viņam nepievienojam vērtību un sūtam ar kuģiem un ar visu, ko laukā. Tas tāds grēks. Jā. Bet tā jau ir tāda mūsu, viena no, tā ir laikam lielākā mūsu industrija. Tas, ka mēs iestādām kokus un izzāģējam. Jā, atvaino, ka es to pa virsu runāju, bet viņi varētu būt vēl tik lielākas, par to tiešām degu. Man šķiet, domājies, ja tur pievienotu kaut vai X2 vērtību, kas ir relatīvi nekas. Kā tas iespējotu kaut kādu mūsu kā valsts attīstību. Bet kā tu domā, ko vēl ar to koku var darīt, izņemot dedzināt, pārdot un būvēt mājas? Tu arī var mājas, mēs, manuprāt, daudz par maz arī sev būvējam, bet arī mēs mierīgi viņus varētu eksportēt. Mēs esam pavingrojuši tajā moduļu māju virzienā, ar to saprotot tomēr beigās māju. Mēs kā Latvija vai mēs kā birojs? Mēs kā birojs. Es domāju, mums ir tas īpatsvars koku mājām ļoti liels salīdzinot ar citiem. Mums pagājuši gadu bija viena mūra māja. Vispārējās koka, bet apkārt šeit joprojām tur vairākums ir tomēr bloku mājas, bet par to, ka no tā koka mēbeles mājas, akustiskās kabīnes, jebko var ražot tādu, ko var gatavu eksportēt. Tur ir, manuprāt, nav vēl tam limitu. Tam vienkārši nav limitu, ko no tā var izdarīt. Visu to, ko no mūsu koka dara ārzemēs, varētu darīt mēs paši šeit. Tā. Tur par koku mēs varam podkāstu mierīgi. Jā. Man koks ir tā, jā, es izdarīju to klasisko gājienu, iegāju mežā, sazīmēju tos stāvkaltušos
tās stāvkaltušās egles, no kurām es būvēšu māju pats. Tā nevajag to darīt katram pašam, bet vismaz pamēģināt kaut ko izdarīt. Tu arī minēji savu do-it-yourself projektu. Arī tu droši vien ļoti daudz darīji no koka, jo viņš ir tik veidojams materiāls. Viņš ir pieejams arī. Viņš ir pieejams, ar viņu ir ļoti viegli strādāt īstenībā. Tas nav granīts, ko ir drausmīgi grūti pārvērst kaut kamā lietojamā. Es tagad par to koku runājot, es pareizi saprotu, tu mežā savā nogāzi kokus, uztaisīji sev zāģi, dēļu zāģi. Un tos pašus pats savā pagalmā ar paštaisītu zāģi no pašu meža baļķiem uztaisīja sev māju. Es pareizi sapratu. Jā. Tev neviens nav teicis, ka tas ir diezgan unikāli. Nē, jā un nē. Nezinu. Es domāju, ka kaut kādai daļai tas liekas dīvaini. Man tas liekas pašsaprotami. Nezinu. Jā. Bet tas bija tāpēc, ka tā ir lētāk, vai ātrāk, vai vieglāk, vai kas tas bija? Tas ticības jautājums. Jā. Es vienkārši tā gribēju darīt. Man liekas, ka tas ir pareizais veids. Un šodien tik viegli visu kaut ko nopirkt, bet tam nav tāda dziļa vērtība, tā enerģija, ko tu ieliec ar savām rokām un savu darbu, viņi pilnīgi citā līmenī to piesaisti paceļ. Mēs vēl nedzīvojam tajā mājā, bet es viņu viscaur izjūtu kā savas mājas, jo tā enerģija nevis tur kaloriju ziņā, bet tādā mentālā ziņā, kas tur ir iekšā, viņa jau nav tur nevar uzspiest tam, viņa tur ir iekonservēta. Tā. Tev liekas traki? Traki? Tas, ko es saprotu, ir tas, cik ļoti daudz sava laika un enerģijas tu tajā esi ieguldījis. Tas ir tas, es neredzu to tik kategoriski. Es vienkārši uzreiz redzu to, cik tas ir paņēmis tavējo enerģiju un laiku un tavu dzīvi. Un tajā brīdī to, cik tā māja ir nozīmīga tavas kā personības daļa, un gan tagad, gan arī vēlāk. Tas ir tas, ko es saprotu no tā. Mums jau mēs katrs kaut kur esam ieguldījuši mēs katrs negribot kaut kur ieguldam to savu laiku un enerģiju, un no tā beigās kaut kas ir redzams vai neredzams, un nevienmēr tas ir kaut kas tik redzams kā māja. Tas man liekas, teiksim, es ar mākslu saistīts mākslas darbam, redzu tajā ir tas process un tas, kā tu līdz tam procesam nonāc, un tas, kas ir pēc tā procesa. Un tad beigās ir tas darbs, kurš to visu ir dokumentējis neizbēgami. Un tas ir tā mākslinieka dokumentācija par to procesu. Vienalga, kas tas ir, kāds tam darbam ir koncepts un ko tu tur redzi. Tas, kā tas ir noticis un kas tur stāvēs tās sienas, ir tas, kas ar to mākslinieku ir noticis, kaut vai viņš nav viņam pieskāries tam darbam. Pat tad, jā. Un šajā ziņā tu esi tai mājai pieskāries no tā brīža, ka tas koks auga mežā un viņš nekur nav pat aizbraucis, tu viņu uzliki, jo tur patās tajā pašā pagalmā uz tā dēļu zāģi galda. Un tad viņu vēl uzstutēja augšā un uztaisīja to par ēku. Es domāju, ka tas objekts vienkārši vienmēr būs tāda neatņemama tevis kā cilvēka sastāvdaļa, pat tad, ja tu kādreiz to māju pārdos, ko tu neizdarīsi visticamāk, bet pat tad. Tad, kad tu par to personības daļu
ieminējies, tā ir tā neredzamā puse, kas arī mākslā noteikti notiek. Tā māja priekš manis ir bijis un būs tāds iniciācijas process, un tās tā kā paša arī tava pārvēršanās caur to procesu ir kaut kāda otra netaustāma daļa. Un es tur, ja ne vairāk, tad tikpat vērtību vēl redzu tajā darbībā. Kad tu tādā katorga nav īstais vārds, tas droši vien ir kaut kas daudz mokošāks. Man tur absolūts kaifs ir tas, ko es daru. Bet viņš ļoti spēcīgi ietekmē to kāds tu esi kā persona. Jā. Tāds, nezinu, arī ceļš pie sevis noteikti. Tās daudzās stundas tādā gandrīz meditācijā, viņas neizbēgami tev liek domāt par to, ko tu ikdienas steigā nevari. Līdz tām domām tu nemaz nevari viņām piekļūt. Es to tā jūtu. Un tur paņemt brīvu vasaru, protams, ir kaut kāds absolūta eiforija, ir un arī kaut kādi lejas punkti, un ļoti krāšņa tā buķete, bet arī vienu dienu paņemt ārpus tāda tur birojā darbu un tāda trokšņa un darīt kaut ko vienu, viņš tevi ieveda, gribot, negribot tādās transa domās. Kad tev nav tik daudz jādomā par to procesu, kā tas, ka tu vari domāt par kaut kādām citām lietām, bet tas process to kaut kādā veidā ietekmē. Jā, viņš iespējo. Viņš iespējo tās domas. Es to tā jūtu. Un bieži man sieva Zana arī tā kā saka, ka viņa redz, ka man vajag pabūt vienam, tad es braucu vienkārši vakarā, pavadīt vakaru, citi tur, nezinu, katram mums ir destrukcijas, kaut kādi veidi, un tā ir kaut kāda man arī destrukcija savā ziņā, bet viņa noteikti nav neveselīgākā, viņa noteikti nav arī bezjēdzīgākā. Bet, tur ir tas destrukcijas arī elements tajā visā. Jā, es tev pilnīgi saprotu, to salīdzinājumu. Jā. Tā. Jā. Forši, man ļoti patīk tā saruna, tāda dziļa paliek. Jā. Kā tajās dziļajās sarunās var ieiet. Tiešām, ar ko mēs sākām, būs forši paklausīties. Jā, par māju. Bet, ja tu nesteidzies, es labprāt tevi izvestu ekskursijā, ja tu brauc uz to pusi. Es braucu, es nezinu, kur ir Tīnoši, bet Ieriķi. Braucam uz Ieriķi. Arī brīnišķīgs ciemats, tāds šosejas malā, un tu vienmēr domā, ka tas ir nekas. Jā. Un tad, kad tu tur dzīvo, mums visus 3 brāļu sievas ir izvilkušas pa savām vietām. Tā ir noticis. Bet tas ir ģimenes īpašums tas bija? Nē, Miglas ir pirkts īpašums, bet vēl par veco pirms Covida naudu. Jā. Tāds, tur arī forša, nekā forša tur nav, bet tā vēsture tāda skaudra uzvārdā Miglis. To māju būvēja 20. gados brīvvalsts laikā. Viņam bija 30 hektāru zeme, augstākā izglītība, viņš bija akadēmiķis un bez šaubām, ka viņam pietika nauda un saprāta emigrēt uz Austrāliju, un tā arī tā māja bija bez īpašnieku līdz šodienai. Tad palikuši tur 15 hektāri no tā visa, bet mēs no kaut kādiem entajiem tur radiniekiem vienkārši pirkām to īpašumu, kā tādu mazāko ļaunumu. Mēs bijām arī tā kā visi ļoti daudz tur meklējuši tās zemes un sapratuši, ka ideāla zeme nav un kam mēs esam gatavi piekāpties. Tā vācām izkastī bezgalīgi daudz
trimerējām krūmus un ko tik nedarījām. Jā, ja tu man prasīji iepazīstināt ar sevi, tad pirmkārt es esmu arhitekts. Mūsu birojas ir 3 arhitektūra, un paralēli tam mēs ar draugu Maksimiliānu ražojam Arka Silent akustiskās kabīnes, un droši vien dziļi sirdī jāsaka, es arī gribētu būt būvnieks. Tas tāpēc tā mājas visa lieta. Un tam blakus noteikti tēvs 2 dēliem, Austrim, Augustam, un vīrs Zanai. Tātad vēl viena lieta, ko es gribu pajautāt. Es pieļauju, ka varbūt arī tev tā situācija nemaz neliekās tik interesanta, bet tāpēc es to gribu noskaidrot, kāda tev viņa liekas vai neliekās. Tagad tas lielais Rail Baltica projekts, kurš tiek būvēts, un par to, cik viņš var būt, pat uz viņu var skatīties ar tādu vieglu ironiju, kā viņš ir tā kā pavērsies par to, kā tur tagad Igauni tā kā netic, ka līdz viņiem aizies sliedes, zinām iemeslu pēc, lai gan mums tuliņ būs centrā uzbūvēta stacija. Rīgas centrā būs uzbūvēta stacija, lidostā būs tur baigais termināls, vai kā to pareizi nosaukt. Tur gadsimta projekts, tikai līdz tam gadsimta projektam nepienāks tas, kam viņš ir domāts. Varbūt es tā, arī stāstu ļoti, varbūt pārspīlējot, varbūt nē. Bet tur ir dažādi smieklīgi pavērsieni, piemēram, ar to tiltu Salaspilī pār Daugavu, kurš nav nemaz sāks un saprot, ka viņi jau būs baigi grūti uztaisīt un varbūt tās nemaz nav naudas, bet tā kā tilts pār Daugavai, kur tam sliedēm jau teorētiski nemaz nebūtu jābūt, jau ir iesākts. It kā tām sliedēm ir jāiet, Bauska, Salaspils, Salacgrīva vai kas tur ir, un tad Igaunija. Un viņām tur tā Rīga iet tik ļoti garām kā Liepāja. Tikpat cik Cēsis. Jā, bet tur ir Rīgā iepsākts viss kaut kas būvēt, arī tilts pār Daugavu, un sliedes tā arī nekur nav. Mums ir jau sliedes. Kur? Cēsīs. Nē, es domāju, Rail Baltica sliedes. Es domāju, tās, kas uz tiem termināļiem aizies. Tu jautā, ko es par to domāju, vai kā es uz to skatos? Es esmu zaudējis ticību. Es vairs nesakoju līdzi. Es vienkārši laikam neticu vairs. Būs ļoti skaisti, ja mūsu dzīvē tas notiks. Dod Dievs, kaut tas notiktu ātrāk. Bet es tiešām atklāti vairs nesakoju līdzi. Es kaut kādas lietas šajā dzīvē vienkārši ignorēju, lai palīdzētu pats sev. Es kādus gadus šo jau ignorēju pēc kādas tur entās nošķobīšanās. Tu jau ieskicēji, nav nejausmas vispār, kur tas konceptuāli tur nav. Tā kā nav pamats, nav īsti korekti teikt, bet tur trūkst pamats, un kas no tā beigās attīstīsies, es nezinu, kāpēc, lai caur Cēsīm neiet tur Rail Baltica beigās. Protams, tā droši vien nenotiks, bet vai tā būs Rīga vai Salaspils vai es domāju, ka galu galā Igauņi vai lietuvieši arī pie mums būvēs. Jo tas būs viņu interesēs? Jā. Es to tādiem žēl redzu. Bet kāpēc tu tam tā kā netici, jo tu vienkārši zini, ko nozīmē būvēt? Jā, droši vien. Jā. Tas visos līmeņos nenormāli sarežģīts projekts, un droši vien arī visos līmeņos iztrūkst kompetences. Kāpēc Igauņiem vai lietuviešiem viņas ir vairāk vai labākas, nezinu. Nezinu, vai šī atbilde ir noderīga, bet līdz tam, ka es neticu, ļoti, ļoti laba atbilde.